Negrib kaut kas smird pēc sūdiem pasaka. Ok, pastāst, kas tu esi, kā tev sauc un ar ko tu nodarbojies. Man sauc Dēvids, es dažus gadus nodarbojos ar mūzikas producēšanu. Nu, es kādu gadu vai divus kaut kur tā. Es vienkārši to darīju prieka pēc. Nu, es nekad nebiju domājis saistīt to ar savu dzīvi vai tu paustu sabiedrībā. Un kaut kā sanāca tā, ka tomēr sāku. Un kopš tā pagāja jau vēl pusotras gadus un kopumā, jā, tā 3 gadiem varbūt. Un no kā tu iedvesmojies tā kā sākt ar to nodarboties, jā? Es nezinu, es tā kā no agras bērnības jau ļoti tā kā baudu mūziku, klausos to. Un kaut kā es sapratu, ka tā kā es tā ir daudz kas vairāk par artistu. Un sapratu, ka jā, es gribu darīt to. Un Bet tā kā tev kāds iedvesmoja, vai tu vienkārši tā kā sāki, vai tev nebija tāds, wow, šitas ir ķipa krūti, ķipa miksots, un tāds, jā, es arī gribu tā darīt. Vai... Man nebija baigi konkrēti ķipa, piemērus, ko es pačikoju, un tāds, jā, gribu tāpat. Vienkārši tikai kopumā kā doma bija, un es diezgan pārsteigts, ka es ķipa, beigās arī saņēmos to darīt. Ja es pats uz sevi tā kā megaslings esmu, nu, ķipa, žalska. Bet ja man ķipa kaut kas reāli interesē, tā es tam, nu, veltīšu laiku tiešām. Un tāpēc, jā. Kā bija pirmie tavu beat? Tā kāds... Nu, ķipa, kad tu sāc, jā, tev sākumā viss liekas labi. Bet Jā. pēc tam, kad tu tā kā atskaties, tu ķipa klausies, ķipa, es to uzrakstīju, ķipa, kas ir. Un tagad, protams, tagad atskatoties, nu, ķipa, nu, ne īpaši, tā kā, nu, Jā. huņa. Tu pirms tam kaut kad repoji? Arī Nē, varbūt? nē. Vai tikai... Jā, es nerepoju, nē, arī neesmu baigi mēģinājis. Tas īsti nav. Ko tad? Nav plāna? Nē, tas īsti nav mans. Varbūt, ķipa, nākotnē uz prikolu, ķipa, varbūt, bet tā kā oficiāli, es domāju, ka tuvākā laikā taču ne. Es redzēju Instagramā, tu pagājušajā svētdienā bija kaut kādā studijā kaut ko. Vari pastāstīt par to, ko darīji? Man bija sākumā sarunāts uz vienu studiju. Viņa pieder Normandam Rutulim, varbūt zinat. Tas uztaisīja cāļi, rudenī. Un viņa ķipa dēls ir mūsu draugs, arī producents, mēs pie viņam strādājam tā tālāk. Un man vienkārši dienas vidū uzraksta Uvis, a.k.a. Money, ka rekur, ķipa, Kazimirs, tur Baby Rage, varbūt zinat, viņi tur īrē studiju un sauc ķipa mūsu. Es domāju, nu maucam, mēs atnākam, un tā ir tā kā mūsu fancy studija, kur es esmu bijis. Un viņa piedara vēl tā kā melodēnam cilvēkam. Mēs ejam, viņš mums sagaida ar Heniju pudeli, ķipa, jo, bro, ķipa. Un nice. Ko vispār dara producents, tā kā? Nu, producents ir tā kā cilvēks, kas redz dziesmu tā kā no sākuma līdz beigām. Viņš tā kā var uztaisīt beatu, vai ne? Viņš var ierakstīt artistu. Noteikti cilvēki arī var tā kā samiksot vokālus līdz ar beatu, jeb instrumentālu. Jā. Tu ķipa mikso gan dziesmu, gan, vokālus, mastero un gan beats tais. Pats personīgi vokaliem es baigi nedarbojos, bet tagad ar to uz tā strādāju. Es tā kā mēģinu tagad to kārtīgāk iemācīties, lai es to varu arī to darīt. Bet es vairāk konkrētāk uz to ierakstīt, tur instrumentāli uztaisīt, tas kas man vairāk piesaista. Bet tagad, jā. Okay. Bet tagad es vairāk arī mācos ar tiem vokaliem, lai es varu vairāk lietas piedāvāt artistiem, cilvēkiem. Vai tu savus beats katalizētu? Ielikt kaut kādā katalogā, vienā tādā žanrā? Nā. Es saprotu, ka es neesmu cilvēks, kas var tikai darīt vienu tā pašu žanru visu laiku. Man vajag tikai ik pa laikam, nomainīt. Man ik pa laikam tikai nomainās tas types, ko es daru. Protams, tas ir pārsvarā hip-hops, jā, bet tikai viņu novirzieni vienmēr ir dažādi. Bet pārsvarā tikai lielākā masa, ko es daru, ir tas vairāk tas amerikāņu, tas undergrounds tā saucamais, tādi digitāli prikoliem. Piemēram, priekš beatiem, kur dabū, inspirācija, iedvesmu tā? Nu, man ļoti, es pamanīju sevim, ka es izdzīvoju labu dzīves posmu vai ko tādu, un man daudz, foršāk ārā nāk mūzika ārā. Kā arī, ja tu man labu mūziku iedvesmos to pašu mūziku, tā kā, tā, es zinu, kā izpareizāk izteikties. Ja tu dzirdi, tā kā dziesmu, kas tev actually patīk, domā, tas ir cool, un tas kaut kādā veidā tev motivē, izdarīt kaut ko līdzīgāku uz tajā pašā novirzienā. Vai tu varētu nosaukt, piemēram, kādus reperus, kuriem tu esi producējis?
Pārsvarā šobrīd, kas ir tā kā released, tie vairāk tādi underground artisti, piemēram, kā Netīrais, bet viņš jau tagad, nu, aug diezgan ātri. Man ar Mūli tagad dziesmas, kas būs turmākajā albumā viņam, tas būs labs. Šaurāt Mūli. Capars, var tādu zināt arī. Protams, tas pats Sivmanī. Netīrais ir vibes. Sūds ir mākslas, sūds ir skaists. Man ir Demkas ar Rodu. Mēs pie viņa studijā bijām, vairākas Demkas mums ir. Viņam ir tā kā liels tagad klāsas dziesmām uztaisīts. Kas ir Demkas? Demkas ir tā kā, nu, nepabeigtas dziesmas. Tā kā nav final versija. Mums viņi ir dažas Demkas uztaisīts, un viņam ir jau liels klāsts viņām uztaisīts. Un viņš tuvākajā laikā no tām dziesmām izvēlēsies labākās, tā kā, un izveidos albumu. Bet jā, piemēram, tu tagad mācies ar MMT, skaņotāji, vai ne? Jā. Vai tu domā nākotnē to pašu darīt, ko tagad dara? Nu, es labprāt to gribētu. Es nezinu, ķipa, kā laika sanāks un kā. Bet šobrīd, jā, man tas simpatizē, interesē, patīk. Jā. Kāda bija kā tava pirmie šķēršļi, ķipā, lai sāktu kaut ko darīt? Tā kā tava izaicinājumi, kaut kas tāds? Nu, man liekas, sākumā bija grūtākais, ķipa, sākt teorētisko daļu iemācīties. Nu, kur tu iemācījies vispār to visu? Kā tu iemācījies? Mūzikas teorija, tā kā es pa lielam zināju jau labu laiku, jo es gāju skolā klasē ar mūzikas novirzienu. Un tāpēc mūzikas teorijas pamatus es zināju. Un paši tika programmatūras darbības tika pamats vairāk jau tika no interneta un tā. Un uz to daudz laika aizņem, tas arī bija viens no tāds gan jau grūtākajiem šķēršļiem. Kā arī tagad grūti ir kāpt sev pāri un saglabāt to biežumu, radot mūziku. Tā kā, nu, nedrīkst atstāt tur piemēram nedēļu netaisot. Visu laiku tā kā jābūt mošanā, jātaisa kaut ko, lai ir ko parādīt cilvēkiem. Jāveido katalogs un tā. Un tas arī tāds diezgan paliels šķērslis priekš manīm. Kā tev bija mūzika atzīme? Skolā? Neatcerēšos, bet no 6 līdz 9, kā kur. Tu zini visas nots, piemēram. Es būšu godīgs, es atbraucu no Vācijas uz 3. klases Latvijā. Es nezināju, kas ir nots. Uz skolā bija mūzika, es atnāku, es neko nerubīju. Nē, nots, protams, es zinu, jā. Joprojām nerubīju, kas ir nots. Es nezinu, kas ir nots. Bet tu pirmo reizi, kad tu sāki producēt, tu jau sāki producēt FLA? Fruity Loops? Fun fact, es ķipa reāli uz telefonu sāku to prikolu. Tas ir... Bandlab? Vai... Nē, ir kaut kāds FL Studio Mobile. Es kādu reāli dažus mēnešus uz viņa, tad es vienkārši uz datoru ķipa ielādēju Abletonu. Un tā arī jau 3 gadus tur daru kaut ko maucu. Yeah. Kādu mūziku tu vispār klausies? Tā Es sāku pārsvarā tas pats Amerikas undergrounds, ķipā. Tā digitālāka puse. Kāda artista? Nu, piemēram, Osamuson, jā. Ken Carson, ķipā, nu, un tāda. Tu esi, ķipā, underground, jā, mūzikas, tā kā. Jā, es sāku, es industrijā netik ilgi darbojos. Es sanāku, bišķi vairāk pa gadu. Un es sāku kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko es pa lielam strādāju. Es sāku viņiem arī. Un man ļoti priecēja redzēt, kā viņi aug. Tā kā, piemēram, tam pašam Netīrajam, jā, vēl pirms albuma bija reāli 500 monthly listeneri. Viņš izmeta albumu, tur man 2 beati playsoti. Viņi pirmajā dienā pa radio noskanēja 2 dziesmas. Un viņam pakāpās tagad monthly uz gan arī 3K. LV repa sen, tā kā Latvijā. Tā kā, ko domā par to? Nu, šobrīd, ņemot vērā arī kustība undergroundā, ir, lielas izmaiņas. Tā kā mēs arī otpaši tev runājām. Viņš teica, ka, nekad nenotika Latvijā tik aktīvs undergrounds, ka tik daudz jaunu artisti tika popofo. Un tas ir cool. Forši, ka notiek kustība, daudz jaunu artisti parādās. Un diezgan kvalitatīvi un patīkam klausāmi. Bet domā, ka, piemēram, Netīrais, kāds Capars, viņi varētu kļūt rekru pie jauno Ziedvīt. Tīk Latvijā tas, vispopulārākajā reperi priekš, ja tā drīkst teikt, cīkajiem priekš tīniem. Es domāju, ka
viņi kļūst zināmi. Tīpaši, ķipa, es par netīro vispār nešaubos. Cāparam ir savādāk, jo viņš ir hokejists, viņš ir izlasē. Savā vecumā. Un, protams, man liekas, pienāks posms, ka, ķipa, viņam būs jāizvēlās. Jā. Un tāpēc tur vēl, ķipa, strīdīgi diezgan. Bet, ķipa, par netīro es vispār nešaubos. Ja, piemēram, es atceros, es biju tajā koncertā, kad tas bija vēlreiz decembrī. Kaut kas tāds. LV brauka opera. Tur bija pīzdēts sīkie. Nu, reāli es aizvenu, es tur zinu, kāds skaters sīkos 15 gadu vienkārši. Arī, jā, bija. Es tur aizvenu tāds, what the fuck, kas te ir bērnu dārs, bļa, vai koncerts, bļa, kaut kāds reāli. Kaut kāds mītums priekš autistiem, bļa. Bet jā. Bet beigās tur atnāca, daudz vairāk cilvēku nekā mēs, bijām plānojuši. Tas cool. Vienīgais backstage varēja būt kaut kā labāks. Man liekas, ka backstage būs grūtāks. Es aizies backstage, tur vienkārši visi tie sīkie reāli ir. Ko tie sīkie dara vispār? Nesapratu neko. Tu esi, LV brauku, viss tas tā priekšā. Ko tu vari pastāstīt par LV brauku? Kaut kādā atgadījumā, nezinu, dziesmas, kaut kādā unreleased projektu, kaut ko tādu. Nu, viņi tā kā reāli dzīvo mūzikā. Viņi slēgtājas jaunu mūziku. Un vispār tas apvienojums sākās no mazas cilvēku grupas. Tagad tie ir reāli 11 artisti, un ne tikai artisti, kā arī es producenti. Un tas ir cool, mēs vairāk pat nekā, esam savienot nevis tā kā darba sfērā, bet arī tā kā pirmkārtām draugi, un tas ir forši. Kuros koncertos tas bijis, kā producents aizgājis tur? Pats pēdējais. Nē, bet nosauc listu. Bija brauka opera, pa ko viņš tikko teica. Reprezents 2 Jelgavā. Tur bija Soudžers, Kazimirs, Jām, Hanī. Uvi uzaicināja uz Vērmens dārzu. Tur bija Rolex uz antikvariātu dziedāja. Viņi pateica, mēs gribam to parādīt cilvēkiem, pull-up. Vēl Bangārs. Tas ir vasarā festivāls. Tāds Jelgavā arī. Tur arī bija Soudžers. Šogad viņš arī būs. Tur būs vēl foršāk. Tur atkal būs Soudžers. Un vēl daudz forši artisti. Nezinu, vai es varu teikt, jo viņi vēl nav anonsojuši, bet tur būs forši. Ja kādam vajag feat, es pa 5 maliņiem esmu gatavs, bļaļ, uztaisīt, bļaļ, jums labu tekstu, bļaļ, uzgaust raitošu, bļaļ, un kārtību, bļaļ, špļaušu mikrofonā. Pat cik tu pārdod beats? Depends uz artista. Tā kā, ja tas ir... The Kid Erders, tu viņam var par štuku pārdot. Parasti, tā kā standard price MP3 failam ir tā kā 30 eiro. Tas ir standard price. Bet tu vari, tā kā, čāržot vairāk, ja tev ir lielāks vārds un tā kā status. Pirmam, man pazīstamam produceram, viņam bija nominācija zelta mikrofonā, uz viņa bīta. Un līdz ar to viņam izauga, protams, prices. Tā kā viņas ir atkarīgs vienkārši no tavu statusu un vārdu. Bet tā kā standarts, jā, ir 30 par MP3, piemēram. Un tad tur ir atkarīgs jau no līza un formāta bītam. Jā, un viņas jūs uz augšu. Wave, WAV, WAV file. Jā. Tie ir labāk, vai ne? Jā. Cik tas nopelnīs? Piemēram, sakam, 3 cipars skaitlis, 4 cipars skaitlis. Es īsti nepateikšu, jo es šobrīd pat īsti neesmu izveidojis savu infrastruktūru tieši tā kā, lai automatizētu beat sales. Šobrīd, piemēram, es strādāju uz produceru albumu, un tāpēc es īsti tagad nostapēju darbu ar artistiem tādu lielāku. Es šobrīd mēģinu tā kā viņu izveidot. Tur būs tie underground cilvēki, kas strādāja daily, kā arī daži tā kā lielāki vārdi. Uz viņiem es cenšos, bet, tā kā problemātiski. Es tā kā žēl, ka sāku piedzīties. Tā kā, vai šis ir good enough tikai priekš albumu, kas skan producers, beats ir tā kā labs, protams, viss kārtībā, bet es sāku uzreiz, overthinkot, vai, ir pieteikami. Tā vecāki zina, ka tu produso. Jā, protams. Ko viņi par to domā? Viņi tev atbalsta visu laiku, vai bija kaut ko darīt, ka viņi tā... Jā, viņi sniedz atbalstu, viņi saprot, viņiem patīk, viņi, pat interesējās. Ir kā, jauna dziesma uz beatī. Parādi. Tā kā, jā. Ok. Viņiem patīk stāvs, ko tu taisi? Jā, noteikti dziesmas. Piemēram, man mammai ļoti patika viena sapra dziesma. Viņa vēl nebija tajā brīdī released. Un viņš izmeta albumu ar to dziesmu tieši viņas dzimšanas dienā. Tā kā accidentally, prikals. Kas ir tas kā vispilgtākais? Tehnika vai rīks, ko izmantot kā savā
producēšanā, tā kā, lai tev būtu kā tas blueprints, ka tas bija tu? Nu, parasti man ir protams, savs voice tags. Jā. Kā es teicu, es taisu dažādas beatus, un viņiem nav kaut kas viņus liek kopā. Bet jā, pārsvarā tas vienkārši voice tags, kur man sapars ierakstīja šādauts. Bet tev nav tā kā kaut kas tāds, kas ir kā visiem beatiem kopīgs, tev tā kā katrs beats atšķirīgs. Jā. Okay. Nē, Kāds varēs bija tavs producer teiks, jo aizmirs vienmēr? Nu, es zinu, es uzreiz dzirdēšu, es reiz aptiktu tavs, kāds viņš varēs bija, kā viņš skanē. Es saprotu, hitapoju, var ierakstīt man tagu. Yeah. Viņš uz piedūrienu uztaisīja 10 dažādus tagus, kur ir tās prikols. Viņš vienā saka, ka David izmet datoru. Davids nodrošījuši tā bija. Šitāds. Bet beigās viņš ierakstīja normāli. Viņš saka man vārdu un uztās sūdu fuik. Bet ir kaut kāda padoma, ko tu vari iedot pilnībā jauniem producentiem, kas grib sākt to darīt, bet vēl nav sākuši. Man liekas, sākumā vispār nedrīkst domāt par kaut kādām materiālām lietām. Ka rekurors taisīs šito, lai man ir nauda. Protams, ir prosta jābauda process, ir jābauda tas, ka tu mācies, būtu jāatver tam jaunām lietām un viss. Vai tu teiktu, piemēram, vai tu salīdzinātu sev, piemēram, vienā līmenī ar kādiem tiem populāriem produceriem? Es nezinu, kur varētu pateikt. Piemēram, vai tu teiktu, ka tu varētu būt vienā līmenī, piemēram, ar Filfī? Es domāju, ka nē. Es 3 gadus taisu, un viņš jau, es domāju, liela stāža. Piemēram, ir tāds producers Galactics. Viņš ir Mauzolē mūzikas sastāvā. Viņam arī ar rodu placements tagad ir. Un es ar viņu, kad braucu studiju, taisīt beats, kūkapot. Es tik daudz ko iemācos īstenībā vienkārši no viena seša, ka es vienkārši skatos, kā viņš dara lietas. Viņš man kaut ko pastāsta. Un es no tā reāli daudz vairāk iemācos, nekā ja es tur internetā pats mācītos. Nu, jā. Tāpēc ir arī svarīgi konektoties ar citiem, kolaborētot, jo tas dod jaunu pieredzi un tā. Vai tu esi strādājis ar māksliniekiem ārpus Latvijas? Piemēram, būtu Lietuva vai kaut kas tam līdzīgs? Baigi nē, bet, kā es teicu, strādāju uz Albi šobrīd. Un es domāju, sākst automatizēt sēles tieši uz Amerikas pusi. Vai es tur dažādas mēdīju kanāls ar beatiem, kurus katalogu likt un tā. Yeah. Un beatstoros. Kāds ir tavs sapnis vai mērķis producēšana? Es domāju, lai man ir kaut cik savu atzinību šajā jomā. Zinība. Kā artists var vienmēr vērsties pa manīm, ja viņiem vajag dziesmu izveidot. Vienkārši zinība savā jomā, atzinība no artistiem, kas man patīk. Un tā. Man grūti tev teikt, jo es vienkārši šo daru, jo man patīk. Un no mērķiem man vienkārši ir šobrīd izlaist labu albumu ar artistiem uz viņa. Un pastrādāt ar noteiktiem cilvēkiem. Bet kaut kā lielu globālu es vēl netaisu. Man patīk iet pa soļiem, zini. Kāds būtu tavs dream placement? Kam tu visvairāk gribētu producēt? Priekš kā? Piemēram, no ārpus Latvijas vai? ja man būs opium placements, es beidzu karjeru. Es nezinu, es aizdomājies par to. Bet, jā, noteikti. Kādam kārtiem varbūt? Tas būtu skan nereāli, bet jā, tas būtu iebāli. Es aizmirsu, bija viens latvietis, viņš priekš Pinktape, priekš Uzi producē. Kā jau varēs sauc aizmirst? Es arī neatceros, bet jā, ir tāds artists, viņš, jā. Man draugi ar viņu bija konektojošies. Viņš tieši stāstīja, ka es nezinu, cik viņš gadus arī taisa. Un viņš teica, ka vienkārši daudz ļoti materiālu vienkārši ārēji jāspēj no sevis, lai ir ko sūtīt, un tad viss aiziet. Jā. Bet viņš nav vienīgais, kas ir Latvijā vēl kādi 2 Billboard produceri, ko es zinu. Viens pat ir strādājis ar Tyleru, Wiz Khalifu, un otrs ir vairāk, ja jūs zināt, tā žanrs Detroit. Tāds kā YNJ, Baby Tron un tā tālāk. Jā. Un es biju diezgan pārsteigts par to faktu, ka Latvijā tiešām tādi produceri, kuram jau diezgan pavats, ir 20 kaut ko vai 30 un tā. Un viņi ir reāli dzīvo no tā, un viņi zina cilvēki un liela artisti tajā pašā Amerikā. Tas ir cool. Kā domā, piemēram, tas fuiks no Pinktape? Viņš dabūja, piemēram, naudu.
Jūs domājat, nu, Pink Tapes bija, nu, viņš blokoja arī. Viņš bija ļoti populārs. Protams, kā Uzīs. Tātad, nu, cik varētu nopelnīt no tāda placement? Es domāju, pietiekami. Es domāju, ka ķipa, tur ņem ekskluzīvu trackout līdzi. Tas ir tā kā visdārgākais variants, ko tu var paņemt. Tas nozīmē, ka tas beats pieder tikai viņam, ka nevar neviens cits izmantot. Un ka viņam sūta to pa celiņiem, lai var kārtīgāk uztaisīt masteru, lai viņš vienkārši kvalitatīvāks. Un kā arī viņam iedeva splitus. Splits ir tā kā, nu, royalties. Nu, royalties, jā. Jā. Un tad es domāju, pietiekami, jā, ķipā. Ja viņam vēl tos iedeva, tad tur, es domāju, daudz ir. Opšam, LV Brau kolektīvs, kas LV Brau kolektīvā? Kas pārtitā? Piemēram, skābe, Mūla, šēra, buhardīs, saksofons. saksofons. Sapars nav? Ir. Labi, pēdējo reizi, kad es jautāju kādam, vai viņš jau var braukt, viņš teica, nē, viņš kaut kādā Jelgavas kolektīvā ir. Nē, viņš ir vēl braukt. Ok. Kas vēl? Edvards tas pats producents, par ko es stāstīju. Un Ričijs, kļūda. Rič, zed. Kļūda. Ļūda, Jā. Mūla, jā. Varbūt kādu pāri garām. Ir mūsu māsīca arī. Jā, Lorzī. Ir Lorzijā. Piemēram, ja drīkst teikt, piemēram, tu klausies tikai rap, vai kāds žants vēl klausies? Nu, piemēram, teiksim, ok, ja es saku, piemēram, raps, es arī tā ieskaitu visu trapu, Detroit, underground, visu to sūdu. Vai, piemēram, citus žanrus, piemēram? Man simpatizē arī, piemēram, roks, jā. Roks, ok. Džēz man patīk. Es nenošauku džēzā noteikti dziesmas, ko es klausos. Man vienkārši miks dažreiz noskan. Nu, jā. Bet jā. Nē, es kādreiz arī klausījos džēzu. Jā, man patīk. Nē, es kādreiz pirms 2 gadiem bija viena čiepa. Man viņa ļoti patīk. Viņa bija tāda ārtīga meitene. Viņai patīk māksla. Viņa tur visu laiku gleznoja, klausījos džēzu. Un tad es sev pats piespēju klausījos džēzu. Bet man tur beigās kaut kā iepatikās. Bet tagad es baigi neklausos. Vairāk tagad esmu interesēts tajā visā tehnosīna, drum bass. Ja tagad varētu man pateikt, piemēram, cik maksā, piemēram, ja es tagad, piemēram, es neesmu taisījis mūziku vispār, es neesmu pazīstams. Es gribu uztaisīt, piemēram, feature, piemēram, vai no Rūvi, vai no Netīro. Cik maksāt? Cik spēj maksāt, piemēram? Es domāju, ka tas ir vairāk atkarīgs, cik ļoti viņam patīk tas traks. Arī, jā. Bet es domāju, pie soļas tas būtu. Nu, tad gaidīšu elementus. Šautāts mammai. Gaidīšu elementus, lai mamma skaita, bļāvēts. Uztaisīšu dziesmu ar Netīro. Kā tu izdomāji uz Egmontu aiziet un uz skaņotājiem? Kāpēc tieši tā kā uz šo skolu? Sākumā man bija plānots uz Agenskalnu iet. Man nekad nebija problēmas ar atzīmēm vispār. Tā kā man vienkārši dabīgi nāca ārā, man viss kārtībā vienmēr bija. Uz Āģīt? Jā, man bija tāda ideja. Uz kuru skolu? Agenskalnu gimnāzija. Bļai. Tur tikai pēdiņiet. Man tas pats Uvis kādu gadu atpakaļ raksta, ejam uz šito skolu, kur tur ir novirziens uz skaņu operatoru. Es paskatījos un beigās, davai, maucam. Es beigās tāpat noliku tos iestāju eksāmenus Agenskalnā. Un es kaut kādā veidā arī tiku, bet tāpat neaizgāju, nenožēloju galīgi. Un atnācu šeit uz RMT. Kādu nolika eksāmens 9. klasē? Labi, es zinu, tas 7. gads jums bija savādāk nekā mums. Man bija visur 80%. Bļaļ, tas ir brīvi. Es saku, man prosti nāk ārā dabiski, man vienmēr ar mācībām nebija problēmas vajag. Nē, man arī, bet man vienmēr tā problēma ir slinkoja. Man gribēja izmest tādu no RMT. Jā, es atceros. Bet tā bija arī problēma tagad tā. Es saku, ka sens nestās. Labi, sens jau visu zina. Bet bija problēmas ar alkoholu reāli, piemēram, decembrī. Es katru dienu dzēru skolā. Tu man nevarēji reāli, tu man satikt, piemēram, garēs tajā brīdī. Man bija miezīts rokā. C saliņš, vai kaut lodīt. Jim Beams. Jim Beams? Bļa, Jim Beams bija rokā. Man ir bilde. Es zinu, ka man bija Moskovska rokā, bļāns. Bez uzdziramā. Bet jā. Tagad labāk? Nē, tagad ļoti labāk reāli. Es jau apsolīju, jauns gads, jauns es. Es jau ļoti maz dzeru. Reāli, ja tu salīdzini, piemēram, es pēdējo pusotru mēnešu laikā izdzeru reāli, varbūt. Piemēram, ja tu salīdzinātu ar decembri, es piemēram, decembrī izdzeru tik daudz, piemēram, vienā nedēļā nekā tagad. Kā tu jūties par tām pārmaiņām? Nav tā, ka prasās? Prasās dažreiz. Ir tāds, piemēram, slāps, piemēram, pamodos kaut kad man bija temperatūra.
Nu, labi, tā nav nekā saistīta ar to, ka man nebija alkohols. Bet nē, es vienkārši pamodos, man bija tā galvas sāpē vienkārši. Un es tāds vispār tagad vienkārši vajadzētu izdzēst dāliņu. Bet baigi tā nepasās, ne baigi. Es varu pateikt, jā, tagad reāli bez alkohola jūtos ļoti labi. Esmu tā priecīgāks. Es vairāk mācos skolā. Un, jā. Paldies par interviju, par podkāstu. Paldies jums! Un tagad ir jāparāda, ka tie visi artisti to savu jāparāda.